esam ieradušies Liepājā un tūdaļ norisināsies Latvijas hokeja leģendu drafts. Treneri abām komandām būs Aleksandrs Cicurskis un Māris Baldonieks. Bet Māra Baldonieka vietā šodien būs Jānis Matuls. Nu, ko svinīgais brīdis ir klāt starp manīm, vai man pa kreisi, pa labi, abas divas hokeja leģendas. Un hokeja leģendu viens no treneriem, Aleksandrs Cicurskis. Es viņu 40 gadus pazīstu jau. 41. Un pa kreisi no manas rokas Māra Baldonieka, komandas pārstāvs, asistents, hokeja leģendu spēlē Jānis Matuls. Sveiki, kungi! Labdien! Priecājamies redzēt, it sevišķi Matuļkungu. 40 gados nav mainījies. Kāpēc es esmu asistents? Tāpēc, ka asistents nepako neatzīst. Jā, tas saņem to pašu naudu. Jā, tas vislabāk. To pašu ne, bet drusku mazāk, bet tas ir forši. Ja gadījumā kas, es varu pateikt, es kādreiz strādāju kopā ar Evaldu Turiču Grabovski. Un tā kā mēs vinējām, tad es teicu tā, es Evaldam pateicu, savācām maiņas, mēs vinējām. Ja mēs zaudējam, es teicu, ko tad kur es esmu, es Grabovskim saku, bet viņš jau neklausa, tāpēc mēs zaudējam. Man vienmēr bija trumdūs sazotē. Es zinu, ka viņi mums te grib stāstīt, kā ir jādara, bet tu esi dzirdējis par tādu kustību. Mēs mainām noteikumus. Jā. Un mēs arī tagad mainām noteikumus. Es tev uzreiz iedodu 4. Paga. Vai tu mēs sākam jau? Jā, Ozoliņš, Galviņš. Tu netaisi viļņi sev. Ozoliņš, šodien vējš nav un Baltijas jūrā viļņi nenotiek. Man liekas, mums būs jāmaina tūlīt treneri. Formāts jāmaina. Šajā komandā. Jā. Cilvēki, kas ir pie tevis strādājuši, Ķēniņš, Ozoliņš un 2 laucinieki, jo Ziediņš tavā komandā ir. Un man 4, kas ir bisenieki kadri. Sprokts, Macievskis, Ankipāns, Maksims Širokovs. Man pret šitiem nav nekas pretī. Un pret šitiem ir? Nē. Tad visi pirmie 4 ir. Tālāk strādājam tā, kā viņi ir teikuši. Ja jūs abi divi piekrītat šādam variantam, tad varam noteikti sākt ar 4 spēlētājiem, bet Cicurs kungs var iebilst, protams. Man, piemēram, es baidos Ozoliņu ņemt, jo viņš man var paprasīt, lai es parādu kādu vingrinājumu, un tad es esmu dziļās auzās. Ko? Vai nav tā, ka Aleksandra Matuļkungs jums mēģina kaut ko tur, negribas teikt iesmērēt, bet kaut kā apmānīja? Nē, viss kārtībā. Jā? Jā. Viņš ir viesis, viņam ir pirmā roka, lai viņš izvēlās šitie mani, ja viss kārtībā. Labi. Tātad pirmajā kārtā uzreiz aiziet 4 spēlētāji. Baldonieka komandai Matuļkungs izvēlējās Maksimu Širokovu, Ģirtu Ankipānu, Jāni Spruktu un Aleksandru Macievski. Tie visi spēlētāji, kas ir pie mūsu trenera Ginta Bisenieka bijuši. Tagad Bisenieks nav, tagad tu esi galvenais un esi. Ko tu tur atceries? Tu atceries vēl Ulmana laikos. Tu atceries, ka Jānim Rainim ir uzvārds īstais. Tu vari atcerēties? Ko? Pletīs. Liekšēts. Ko tu atceries? Mēs dzīvojam tagadējā laikā. Tagad nav joki, tagad es tev uzdošu jautājumu, jo es vienmēr esmu tev prasījis, un tu man esi atbildējis. Kā normāls, teiksim, augsts kvalitātes treneris, tā kā es veido komandu. Ko viņš ņem pirmo? Pirmo, protams, ņem vārdsargu. Jā, un tūlīt vārdsargu un Aleksandrs Cicurskis izvēlās Cimermani Rihardu vārtos. Un kāpēc? Nevis Edgars Lūsiņu. Vēl bija variants Edgars Lūsiņš. Jā, es zinu, jā. Bet ja es viņu atstāju, tad es varu kaut ko citu ņemt. Jā, lieta ir tāda, ka Cimermans kādreiz ir spēlējis pie manīm arī Liepājā. Mana Lūsiņa ir gaužas personiskas attiecības. Ideāli. Viņa tēvs ar manu māsi vienā klasē mācījušās, un ja es nepaņemšu Lūsiņu, es cēsīs var neparādīties. Okay. Ideāli. Tātad Baldonieka komandai Lūsiņš un Cicurs komandai Cimermans. Un pirms tam, kad notikās šī 4 spēlētāja izvēle, Cicurs komandai arī tika Ziediņš, Ķēniņš, Galviņš un Sandis Ozoliņš. Visi Inš. Saša, man vēl viens jautājums. Mans komandas treneris kādreiz, es viņam esmu tā teicis, centru uzbrucēju, uzreiz pēc vārdsarga es ņemu centru uzbrucēju. Un Bisenieks man saka, tagad modernajā hokejā jau
tas, kas tuvāk Rikpai, tas spēlē kā centra uzbrucējs. Es neko tagad nesaprotu. Nu, piemēram, kanādiešiem vispār viņu labākās komandās bieži ir 3 centru uzbrucēji. Un bieži visi 3 kapteiņi vēl savās komandās. Tagad jau tas koķis tāds interesants, zin. Tagad tikai mums tas, kas 1000 golus iemets, tas visu laiku ir savu ofisu. Viņam ir savs ofisu, no kuriem pārējie visur spēlē. Labi, tā kā tev, ne tikai tāpēc, ka tev nesen bija jubileja, un ne tāpēc, ka tu uz Cīrihu brauksi, lai tev tur godinātu, es tev atļauju izvēlies 2 aizsargus. Klausies, man šitas patīk. Viņš tev visu laiku atļauj. Nē, klausies, viņš atļauj. Viņš izvēlās šitos, savāc šitos, viņš saka, šitie tev būs. Viņš man neprasa, man vajadzīgs ziediņš, jeb galviņš, jeb nē. Ne ziediņš pie maniem spēlēs, ķēniņš spēlēs, ozoliņš spēlēs. Galviņš pie maniem nav spēlējis nevienu minūti, nevienā komandā. Nu, 10. maijā būs. Es domāju, kad pietiks Matuļa kungam diktēt noteikums, tagad Aleksandrs Cicurskis izvēlās sev 3. 3. Jā, es piekrītu. 3. Uzbrucējs ir 3 jebkurusu. 3 jebkurusu. 2. 3. Var ņemt aizsargs, jeb uzbrucējs. Var ņemt gan aizsargs, gan uzbrucējs. Saša, ņem 3. Neklaus viņam. Ņem 3. Aleksandrs Jerofejevs, aizsargs. Un vēl viens aizsargs Māris Jas Aleksandra Cicurska komandā. Es tev atļauju vēl vienu ņemt. Saša, Nē, tagad... Nē, nu es tāpēc, Tad jau mums tas drafts aizies ļoti tāpēc, ka es ņemšu 3. Es ņemu Miķeļu Rēdlihu, Dārziņu un Bērziņu pa vidu. Labi. Un Cicurska kungam tad viens. Kāpēc es viņus ņemu? Pie Miķeļa trenējās mans mazdēls. Montsējies Cicurska komandā. Dārziņš labs metējs joprojām ir. Nu, Bērziņš ar man kaimiņš faktiski. Tā, tu izvēlējies pirmais, tagad es ņem pirmais. Jā, droši, Saša, es tev neko Tā, kas te mums ir? Tagad mēs pa vienam ņemam, ja bakal pa 3. Pa 3. Vai. Man tā kā aizsarga nav galīgi. Džeriņš, Karsums un Gunārs Skvorcovs, Liepainieks. Liepais hokejs. No Brocēniem. Aleksandri, baigā ķēze ir. Zini, kas ir pa lietu? Jā. Es ļoti atvainojos. Varēs samainīšu, lai būtu Zolīna. Tātad Kobajās. Zini, kāpēc es paņēmu Kobajās? Pret Mārtiņu Karsumu. Jo viņi kopā spēlēja. Džeriņš pie maniem nav spēlējis, bet man te neviens centru uzbrucējs nav, ko es varētu paņemt. Bičevskis nav manējais, Mēja nav manējais, Semjonovs nav, Apuļskis, Vītoliņa, Marens nav, Aleks Širokovs es varētu paņemt. Nu, paņem Aleksu un atdod Skvorcovu man. Nē, Skvorcovu ne. Bet ja es Skvorcovu nepaņemšu, man Rīgā nokausu. Es visās preses konferencēs Vītoliņam es uzdevu jautājumu, kāpēc nav Skvorcova. Skvorcovs tiek nomainīts pret Alekseju Širokovu. Saša, es tev ļauju vēl vienu izvēli, tāpēc, ka tu man Skvorcovu atdevi. Man tas ir dvēseliski ļoti būtiski. Es paņemšu Karsumu. Tu 4 ņems pēc tam? Es nezinu, kas ir to ņem. Skvorcovs te, man liekam, aizsarga nav. Tā, es jau šurbraucot biju izreikinājis, ka es ņemu Kuldu, jo Kulda man nekad nav atteicis intervijas pat pēc starp piesildīšanos un spēli. Ļoti komunikabls cilvēks, un ja kas ar viņu tēvu 97. gadā mēs jau Tamperē dzērām malu. Man tagad jāņem ir kaut kas. Nē, es paņemšu vienu aizsargu, lai man būtu viss aizsargu. Ņem. Bet man nav aizsargu vispār. Reku tev aizsargu viss. Ņem Sarokinu, Laviņu, Andersonu, Bārtuļu, viss tev ir. Labi, es ņemu Andersonu, un ziniet kāpēc? Viņš man no Čehijas atsūtīja 6 šausterēs. Veselu paku, un katrs savādāks. Tā kā puiši, kas joprojām spēlē, var tikt pirmajā maiņā. Un šķiet Matuļa kungam vēl vienu jāpaņem, lai būtu izlīdzināts spēlētājs. Kaimiņš ir tuvākais no visa bārta. Ir interesanti, ka viņam mēs ar Rokinu Bārtuļu diez kādēļ. Kāpēc? Jums varbūt ir iespēja. Neuzdod jautājumus. Man ir 6 aizsargiem. Jau? Nu, tad es viņus paņemšu. Nu. Tev jau jāņem, tev jau nav aizsargi. Nē, ņem uzbrucēju. Labi.
Tev jau jāņem aizsargi. Sorokins. Oļegs Sorokins iet uz Baldonīku komandu. Un vēl 2 paņem. Un tev vēl, 6 aizsargi. Matuļkungam vēl vajag 2. Savils un Bārtuls, tad automātiski nonāk. Reku 6 un 6. Vai? Un tagad es lūkšu jūs nokomentēt savu sešnieku aizsargu. Kā jūs redzat, kā viņi spēlēs un kā viņi darbosies un kurš varbūt ies vairākumā, laukumā, metīs būlīt un par ko būs atbildīgs. Varbūt Cicūrskungs, lai sāk. Par savu sešnieku. Sējais Ozoliņš, pirmais pāris. Ap 2 augstas klases aizsargi. Ozoliņš uzbrukošais, Sējais vairāk mājas aizsargs. Otrais varētu būt Galviņš Tribunsovs. Galviņš priekšā, Tribunsovs vairāk apakaļ. Un trešais Māris Jāss ir Rafējevs. Te ar tāpat Māris Jāss vairāk uzbrucējs, ir Rafējevs vairāk aizsargs. Tāda ir man izvēle. Lai gan es nezinu, kādā viņa stāvoklī, kā viņiem ir ar fizisko, kā ir ar metienu, ar piespēli un tā tālāk. Tā ir man izvēle, es paskaidroju. Jā, ļoti labi. Izejot no tāda, bet tas ir, kā viņi agrāk spēlē un kā es vēlētos, bet vēlētos jau Lediju Gagu. Bet sieva man sauc Irīnu un strādā pa grāmatvedu Liepājas cietumā. Tā kā, ja sūda būs, tad es jūs iekārtošu cepumi būs un te arī. Kas tā Gāga tāda ir? Ledija Gaga, tā ir pazīstamā dziedātāja. Labākais gabals ir bedromans, lai tu zinātu. Nu, seko līdzi. Tu par jā kaut kādu zini. Nē, es sekoju līdzi. Man ir ļoti vienkārši. Tad Maksim Široko es ņemu tāpēc, ka ja es viņu nepaņemšu, es viņu katru dienu satieku Daugavas hallē. Un viņš joprojām ir ļoti labā kondīcijā. Laikam trenē vēl tev mazdēlu. Viss iespējams. Kondīcijā vai fiziskajā kondīcijā? Abās. To tu labi pateici. Par Kuldi jau es izteicos. Laviņš Sorokins, man liekas, ka viņi tā kā dviņu brāļi, lai viņi, es pat domāju, ka viņus var likt Bet vienā. jums būs 7, tad aizsargi. 3. Mums modernais hokejs būs, mums nav vispār tāda. Jums būs pa vienu uzbrucēju mazāk. Viņam jau Sorokins var spēlēt uzbrukumā. Jā. Nu, man liekas, ka es pat nezinu, Bārtuls it kā ir jaunāks par viņiem, bet es nezinu, vai Oskars trenē kaut ko. Agris trenē, viņš ir formā, Jānis arī Andersons trenē. Bet nesanāks pa pāriem, sanāks kādu nosēdināt malā, vai būs 7. aizsargs, tā kā sāks malā sēžot. Man tās ir šī problēma. Es jau izvēlējos nākošo uzbrucēju trīnieku. Tu man kādu atstāji, kas? Jā, tev ir baigi daudz pasties. Visi Latvijas ilas spēlētāji. Man jau šitie nav Latvijas ilas spēlētāji. Tie tā zina pa kreiso malu, kas spēlē. Ko jūs izvēlējāties? Tā. Zini, ko es izvēlējos? Bičevskis, Meija un Meija un Mārēna. Zini, kāpēc? Es zinu, nevajag. Gins Meija, Māris Bičevskis un Rihards Mārēns. Zini, kāpēc? Es zinu, kāpēc. Zini, kāpēc? Ka viņi spēlē visu. Tie spēlētāji, kas vismaz varēs paskatīt. Aktīvies. Jā, tas ir tas benzīns, kas būs pret šitiem te. Tā. Šos jūs nekomentējat? Nē, tos lai komentē Reko kolēģis. Bet tie arī cienītami spēlētāji, bet tā ir man izvēle. Man ļoti patīk, ka Saši nepaņēma cipuli, jo man bija... Viņš no Cēsina. Nē, Baldonieks teica, Jāni, ja ir iespējams, tad ņem Tikanenu, Kurri un Greicki. Nu, tad ņem normālu mājiņu. Reku man ir Tikanens, Kurri, Mārtiņš Cipulis, Herberts Vasiļevs. Un vajadzētu kaut kā iegriezt Sašam. Trešo es ņemu Jūrā Puļski, jo... Jūras Apuļskis, jā. Jūras Apuļskis. Kaimiņš. Nē, viņš ir vienīgais, kas Krievijas izlasē 2 gols iemetis. Pa katru saņemot 1000 latus 2000. gadā. Jā, bija tā? Puļskis Mārupi. 1969. gadā dzimts. 3 pieejamie spēlētāji ir Aleksandrs Jonovs, Ignatovičs un Paulovs. 3 spēlētāji. Tev vajag spēlētājs uzbrucējs. Matuļkungam vajag vēl 2. Un Cicūrska kungam vajag vēl 2. Un Matuļkungam vēl 1 paliek.
Aleksandru, nu ņem 2. Ļoti labi. Savu vārdu brāli Aleksandru Simjonovu. Aleksandrs Curskis izvēlējās un Vitāliju Paulu. Man viens čelīts ar uzvārdā Simjonovs. Liepājā, kad sākās hokejs, viņš paņēma 27. numuru tikai tādēļ, ka Latvijas ielasē bija Simjonovs. Un Paulovs arī spēlēs Liepājā. Paulovs ir, man liekas, no Talsiem arī. Un kā noslēdzošais, lūdzu, varbūt kameram parādām, kas ir. Es neesmu sen šos spēlētājus mērījis, bet Ignatovičam bija segvārds vai iesauka Mazulis. Jā. Bet šis Mazulis 97. gadā pasaules čempionātā atbrauc no Kanādas, bija tāds Prongers. Jā, un viņš viņu tā ielika bortā 1,71 m, to 1,91 m, ka es atvainojos, ka es viņu neesmu ātrāk paņēmis, bet vienalga, es atceros tevi. Ja prasīs man komentāru īsumā pa sastāvu, tad no sastāvu es personīgi nepazīstu Galviņu. Es tev viņu piespēlēju, jā. Viņš no Talsiem. Jā, to man piespēlēja Matuļkungs, jo tas ir no Talsiem. Jo viņam Ziediņš ir treneris, nu. Tālāk es nepazīstu personīgi Mārini. Nu tad dod man viņu. Un es personīgi nepazīstu Džeriņu nepazīstu personīgi. Nu tā, ne Mārens, ne Džeriņš, ne Galviņš nekad pie manīm nav ne trenējušies, ne spēlējuši. Un, piemēram, arī Meija pie manīm nav nekad trenējies un spēlējis, bet Meiju es pazīstu. Paulovu es pazīstu, Semu es pazīstu, Ziediņu. Ziediņš man kādreiz bija izlasē kopā ar Matuļu dēlu. Karsumu es pazīstu no bērnu kājas, Širokovs spēlējis pie manīm, Kobijas spēlējis, Kobijas tas ir vispār. Tas ir labākais Krosby draugs. Tribuncovs, pazīstam Sējais ar Marsijas. Nu šitos es visu pazīstu. Man vispār nepatīk. Man liekas, ka tev ir labāks sastāvs, vai es nevaru parevidēt. Jūs varbūt varat samainīties tam tādu. Matu, parevidēt to ar savā ģimenes dārzeļā. Revizors atradies. Neaizmirstiet, viņam bija pirmā roka. Interesanti, ka mūsu brāļi Širokovi ir dažādās komandās. Es tam par to šurbraucot domāju. Es domāju, ka Jasus vajadzētu blakus Širokovs, bet Nē, man abi jāsi kopā. Nu, jā. Jo te Širokovs pēc Širokova tur arī viņa mīl šito spēli. Mēs uztaisīsim šovu. Es pierunāšu Širokovu, lai iedot pa degunu Ankipānam. Tas būtu ideāli. Matuļkungs, varbūt jūs varat nokomentēt savu komandu un kaut ko izcelt, spilgtu no... Viņam ir, viņam lielākoties māsītes, brālēni, tas dzīvo tur, tas ir foršs čals un tā. Tas nav devis vairāk. Jā, tas ir iedevis, tas ir labi intervija iedevis. Nu, Saša jau visu praktiski pateica, bet man ir ķēze notikusi. Vajag, cik tev maiņas ir uzbrucēji? Man trīs centri tikai ir, bet nu labi. Man liekas, ka Ankipāns arī var spēlēt pa centru, ja viņš ir pie Hosas bijis. Jūs arī varat veikt? Nē. Vairs nē. Tagad jau beigās, tad mēs te Trade deadlines, kā saka. Netiksim. Pārējie tirgus vēl joprojām vaļā, spēle vēl nav sākusies. Man nav ne pret vienu Baldonieku komandas spēlētāju, man nav nekāda iebilduma. Man ir mazliet iebilduma pret citas komandas spēlētāju. Es te gribētu iegrābties, jā. Iegrābties, bet nu... Redziet, te ir tā starpība starp rakstoru žurnālistu. Es tā pensionārs esmu. Jā, es arī pensionārs. Un treneri, kas ir tos lielākoties visus tos spēlētājs, 95% redzējis uz ledus. Es tagad arī nevaru pateikt, kā izskatās Džeriņš. Es viņu nesen redzējis. Es tā domāju, ka Karsums izskatās ideāli. Ziediņš, tā kā viņš strādā pa treneri, tad jau uz slidām kā pa ķēneņi, es nezinu, stipri šaubos. Ko dara Paulovs, es nezinu. Bet tie visi spēlētāji bijuši. Ko tad mēs tagad baigi rēķināsimies? 10. maijs, Latvijas hokeja leģendu spēle, un varbūt vēl noslēgumā komentārs no katra no pārstāvjiem, ko jūs sagaidat no šīs spēles un pasākumu kā tādu. Es domāju, ka tas ir, protams, priekš Latvijas hokeja līdzjūtējiem, jo te ir daudz spēlētāji, kas ir aizstāvējuši Latvijas
godu. Cilvēkiem būs interesanti, ka tie cilvēki dzīvo veseli un vēl kustās. Tāpat satiks arī ievērojama rakstnieku, ko es lieku aiz Jāņa Raiņa, otrā vietā Jānu Matulu, pazīstamo. Trešais, attiecībā par to spēles uzbūvu, kā viņi tur ies, tad es varētu gribēt pateikt tādiem. Latvijā bija ļoti pazīstams Elmārs Baurs hokejs, ļoti leģendārs hokejs. Un ar Elmāru Bauru vārdiem tā, mēs spēlēsim tā, ātri uz priekšu un vēl ātrāk apakaļ. Tā mums būs pamattaktika. Ātri uz priekšu un vēl ātrāk atpakaļ. Man tur nav ko piebilst. Man vienkārši būs prieks visus redzēt šos spēlētājus. Jā. Tevi, Saša, redzēt, lai tribienēs ir daudz tautas, jo šie džeki visi ir pelnījuši, lai mēs uz viņiem vismaz reizi gadā paskatītos, kā viņi joprojām spēlē hokeju. Ko paldies! 10. maijs, Latvijas hokeja leģendas spēle. Tiekamies Daugavas ledus hallē. Uz tikšanos!